5. nodaļa. Vīzliju burvju šķavas. Piespiedz alkuņus cieši pie sāniem, Harijs griezās arvien ātrāk un ātrāk. Garām zibēja pavards pēc pavarda. Zēnam palika nelaba dūša, un viņš pievēra acis. Kad viņš sajūt, ka kustības ātrums pamazām palielinās, viņš strauji paplēta rokas, apstādamies tieši laikā, lai neizkrist ar sevi pa priekšu no vīzliju virtuves pavarda. Vai viņš to apēda? Ziņkārīgi vaicāja Freds, padodams Harijam roku, lai palīdzētu piecelties kājās. Apēda gan, atbildēja Harijs, izslēdamies pilnā augumā. Kas tas bija? Mills mēls marmelāde, žiglo atsaucās Freds. To izgurojām mēs ar Džordžu. Visu vasaru gaidījām, kad radīsies izdevība izmēģināt. Mazītiņā virtuvē uzbangoja varena smiekla vētra. Harijs pagriezās un ieraudzīja pie novērzētā koka galdam sēžam Ronu un Džordžu, kopā ar vēl 2 runušiem, ko Harijs nekad iepriekš nebija saticis. Lai gan nenācās grūti uzzināt, ka šie jaunie vīrieši ir Bills un Čārlijs, abi vecākie Vīzliju bāri dēli. Kā tev, Harij, klājas? Vaicāja tuvākais no svešiniekiem pasmaidams un pasniegdams pretī laukstu, ko Harijs paspieda sajūsmas zem pirkstiem raupju ādu un tulznas. Tad šis droši vien bija Čārlijs, kurš uzmānījā nodarbojas ar pūķiem. Miesas būvas ziņā Čārlijs vairāk līdzinājās dviņiem. Šie 3 brāļi bija īsāki un mūdīgāki par Persiju un Ronu, kur savukārt bija garāki un vairāk iztīdzējuši. Čārlim bija plata, lādzīga, vēja atpūsta seja ar tādu daudzumu vasaraibumu, ka viņš izskatījās gandrīz nosauļojies. Viņa rokas graznoja pamatīgi muskuļi, bet uz vienu apakšdālu varēja manīt lielu spīdīgu apdegumu rētu. Smaidiņus piecēlis arī Bills uzliedza Harijam roku. Bills Hariju pārsteidza. Harijs zināja, ka Bills strādā burvju bankā pie gringutiem, un ka savu laiku viņš bija zēnu vecākais cūkārpā. Tāpēc Harijs iedomājies, ka Bills būtu Persijai agrāka izlaiduma modelis, vienmēr uztraucies par kādu noteikumu neievērošanu un kāršu uz apkārtējo izrīkošanu. Tomēr Bills izrādījās vienkārši, un Harijam bija grūti atrast citu vārdu viņa raksturošanai – vēsais Džeks. Bills bija slaids vīrietis ar gariem aizmugurē zirgastē saņemtiem matiem. Viņš nesāja auskaru, pie kura karājās kaut kas līdzīgs ilknim. Viņa apģērbs labi piestāvēja rokmūziķi uz skatuves koncerta laikā. Vienīgais, Harijs ievēra, ka Billa zābaga bija pagatavota nevis no kāda no mailopa, bet gan no pūķa ādas. Pirms kāds pagūda Bills vēl kādu vārdu, ar klusu paukšķi līdzās Džordžam un uz zila gaisa uzradās Vīzliju kungs. Tik pārskaitušos Harijs Vīzliju kungu vecāko vēl nekad nebija redzējis. Fred, tas nebija smieklīgi, viņš sāk strosēt dēlu. Ko tu iebaroji tam vietiešu pokam? Es viņam neko neiebaroju, viltīgi pasmaidīja Freds. Atgaiņājās. Man vienkārši izbira. Tā bija paša vaina. Nevajadzēja mesties virsū un bāzt mutē. Es viņam neko nelūku ēst. Tev izbira tīšām, ieaurojās Vīzlikungs. Tu zināji, ka viņš to apēdīs. Tu zināji, ka viņš ievēro diētu. Cik liela uzbīda viņa mēla? Tēvu ziņa, kā arī pārtrauc Džordžs. Kad nabaga vecāka atļauja man to samazināt, tā bija pēdas 4 gara. Harijs un brāļi Vīzlija atkal iesmējās. Tas nav smieklīgi, Vīzlija kungs klīšas atkārtoja. Tāda izturēšanās krietni pasliktina burvju un vientiešu attiecības. Esmu pavadījis pusi dzīves cīnīties par labāku izturēšanos pret vientiešiem, bet manis paša dēli. Mēs to neiebarojām tikai tāpēc, ka viņš ir vientiesis, Freds kaismīgi iebilda. Nē, mēs to iebarojām tieši tāpēc, ka viņš visus terorizē, piemetināja Džordžs. Vai tiesa, Harij? Tiesa, kas tiesa, Vīzlija kungs, Harijs nopietni piekrita. Ne jau par to ir runa, dikti turpināja Vīzlija kungs. Pagaidiet, es vēl stāstīšu jūsu mātei. Ko izstāstīsi? Viņam aiz muguras saskanēja sievietes balss. Virtuvē bija nākusi Vīzlija kundze, mazā auguma apaļīga sieviete ar bezgala laipnu seju. Tiesa, šobrīd viņas piemiegtās acīs jūtās aizdomas. Sveiks, mīļo Harij! Pamanījis dēla draugu, viņa iesaucās un pasmaidīja. Tad viņas skaties atkal pievērsas vīram. Ko tu, Artur, gribēji man izstāstīt? Vīzlija kungs svārstījās. Harij saprata, lai arī kā Vīzlija kungs dusmējās uz Fredu un Džordžu, sievai neko stāstīt viņš nebija taisies. Iestājās klusums. Vīzlija kungs tramīgi lūkojās uz savu kundzi. Tajā brīdī Vīzlija kundzei aiz muguras virtuves durvīs parādījās 2 meitenes. Viena, jaunkundze ar varenu kuplienu, brūniem matiem un palieliem priekšroziem, bija Harija un Rona draudzene Hermiona Grangera. Otra, mazāka auguma rudmata, bija Rona vai jaunākā māsa Džinija. Abas meitenes uzsmaidīja Harijam, zēns atsmaidīja un Džinija tūlīt nosarka. Kopš pirmās viesošanās midziņos Harijs viņai ļoti patika. Ko tu, Artur, gribēji man izstāstīt? Mazliet draudīgi pārjautāja Vīzlija kundze. Nieka vien molī, nomurmināja Vīzlija kungs.
Freds ar Džordžu, bet es izrunāšos ar viņiem pats. Ko viņi sastādājuši šoreiz? Uztraucās Vīzlī kundze. Ja tam bija kāda saistība ar Vīzlī burjušķevām? Ron, parādi Harijam, kur viņš šogad gulēs, stāvēdam turpat uz sliekšņa ierosināja Hermionu. Viņš zina, kur gulēs, Ron sacīja. Manā istabā turpat, kur pagājušajā. Mēs varētu iet visi kopā? Hermiona uzsvērt atkārtoja. Saprastams pāriet, noteica Rons. Labi. Jā, arī mēs iesim, Džordžs posās līdzi. Tu paliec, kur esi? Noskaldīja Vīzlī kundze. Harijs un Rons izlavījās ārā no virtuves, un tad kopā ar Hermionu un Džiniju šķērsojas šauru priekšnam un sāka kāpt pa šūpīgām kāpnēm, kas līkumoja augšup uz mājas pārējiem stāviem. Kas ir Vīzlī burju šķevas? Harijs apvaicājās. Rons ar Džiniju iesmējās, bet Hermiona saglabāja nopietnu seju. Tīrot Fred un Džordžu istabu, mamma pie viņiem atrada veselu kaudzi ar pasūtīju veidlapām, plus paskaidro Rons. Garās cenas ar viņu pašu izgudrotajām mantiņām un visādiem jokiem, viltus zīžļi un blēņu saldumi, visādas lietas. Tas bija lielisks saraksts, nekad nespēja iedomāties, ka viņi tik daudz ko aizraujoši spējuši izdomāt. Sprādzieni viņi istabā skanējuši kopš laika gala, bet mums nekad neienāca prātā, ka viņi taisa visu kaut ko, piebilda Džinija. Mums likās, ka viņam vienkārši patīk troksnis. Vienīgā nelaime, vairāk uz mantiņu, vai precīzāk gadrīz vai visas, bija mazliet bīstamas, atzina Rons. Un tā kā viņi grasījās tirgot cūkārpā, lai piepelītu kādu bišķi naudas, mamma uz viņiem briesmīgi sadusmojās, aizliedz viņam ar to nodarboties un sazināja visas pasūtījuma veidlapas. Mamma gan tāpat bija niknas dviņiem. Freds un Džordžs dabūja mazāk slima, nekā viņi bija cerējusi. Slimi bija sākuma līmeņa, ieskaits maņajā pārbaudījuma, ko cūpās audzēkņiem vajadzēja izturēt 15 gadu vecumā. Un tad izcēlās pamatīgs jandāliņš, Džinija paskaidroja. Jo māma grib, lai viņi strādā burvestību ministrijā, tāpat kā tētis, bet viņa paziņoja, ka vienīgā vieta, kur viņi strādā, šeit ir paši joku veikals. Tajā brīdī pavērās durvis, trešā stāva kāpņu laukumiņā, un tajās parādījās seja ar brīlēm raga ietverā un ar ļoti sārcinātu izteiksmi. Sveiks, Persī, sveicināja Harijs. Sveiks, Harij, atceros Persīs. Brīņojas, ka sacēls tādu troksni. Zināt, es te mēģinu strādāt, man jāpabeidz darba ziņojums, un ir visai grūti koncentrēties, ja visu laiku kāds auļo augšu leju pa kāpnēm. Mēs neauļojam, aizskaitināts aizraidīja Rons. Mēs kāpjam. Piedod, ja iejaucāmies burvestību ministrijas pilnīgi slepenajos procesos. Un par ko ir šis ziņojums, apvaicājās Harijs. Tas ir paredzēts starptautiskās baģijas sadarbības nodaļai, pašamierināt atbildēja Persīs. Mēģinām standardizēt katlu dībenu piezumu. Zināma ārziņu ražojumi ir mazliet par plānu. Sūču skaits pieauga par gandrīz 3% gadā. Šis ziņojums, tas nes mums jaunu pasaules kārtību, noņurdēja Rons. Jādomā, mēs varēsim lasīt par to dienas pareģi pirmajā lapusē par tavām katlu sūcēm. Perslīds mazliet iesāka. Tu vari vīpināt, Ron, viņš aizraucīgi iebilda. Taču, ja netiks panākt kāda startautiska vienošanās, mums, iespējams, nāksies saskarties ar to, kā ar tirgu pārpludinās plāniņi pavirši izgatavot produkti, kas ir izraizīt nopietnis. Jā, skaidrs, brāl pārtrauc Rons un atkal sāka kāpt augšu pa kāpnēm. Persīs aiztir savas guļamistabas durvis, kamēr Harijs un Hermiona un Džinija nopakaļ Ronam pieveica vēl 3 kāpņu laidienas. Viņu sasniedz pirmās kliekšanas atbalstis no virtuves. Izklausās, ka Vīzlī kungs tomēr izstāstīs sievai laulātajai draudzenei par marmelādu. Istabas mājas pažobē, kur gulēja Rons, izskatījās gandrīz tāpat kā iepriekšējā reizē, kad Harijs te uzturējās. Tie paši Rona mīļākās Kalamboru komandas čadlīgi lielgabala plakāti, kuros pa visām sienām slīpajiem griestiem šaudījās spēlētāji oranžās formās. Tas pats akvārijas, kurā vāržu ikru vietā tagad grozījās vienīgi, toties ļoti liela vārdi. Rona vecās žogas kašķi te vairs nebija, toties viņu vietā Harijs ievēroja mazītiņu pelauko pūcīti, kas bija atnesus uz dzīvžogu ielu rakstīto vēstuli. Pūcīti lēkāja augšu pleju nelielajā būrītī un čiepstēja kā traka. Aizuries, pumpa, noteica Rons saspraugdams starp 2 un 4 istabā nospiestajām gultām. Freds un Džordžs gulēs te kopā ar mums, jo Bils un Čārlis izmitināti dviņu istabā. Viņš paskaidroja Harijam. Persim atļāva palikt vienam pašam. Veselā istabā, jo viņam lūk esot jāstrādā. Klau, kāpēc tu nosauc savu pūcīti par pumpu?
Harijs pavaicāja Ronam. Tāpēc, ka viņš ir muļķis, iejaucās Džinī. Pucītis īstais vārds ir pumperņikvils. Jā, un tas nemaz nav muļķīgs vārds, Rons izsmēja piebildi. Tā viņa nosauc Džinī, viņš paskaidroja Harijam. Viņa uzskata, ka tas skan mīļi. Turklāt es mēģināju vārdu nomainīt, taču par vēlu. Ne uz kādu citu vārdu pūci neatsaucas. Tā nu viņš kļuva par pumpu. Man nākas viņu turēt šeit, jo viņš uztrauc Erolu un Hermeju. Ja nu jāsāk atklāt, viņš uztrauc arī mani. Pumperņikuls laimīgi līdinājās pa būru un griezīgi uļināja. Harijs pārāk labi pazina Ronu, lai draugi teiktu uzsvert nopietni. Rons vienmēr gaudās par savu veco žurku kašķi, taču šausmīgi bēdājās, kad likās, ka Hermionas runas blēškājas sirmo grauzēja apēdis. Kur ir blēškājas? Harijs sapēcās Hermionai. Varētu būt kaut kur dārzā, viņa atteica. Viņam patīk ķersīt rūķus, neko tādu viņš vēl nebija redzējis. Darbs Persim laikam patīk, ko apvaicājas Harijs apsēdamies uz vienas no gultām pētītams griezus, kur plakātos ielidoja pagājis kāds no Čadlīs lielgabalu spēlētājiem. Patīk? Drūmi pārjautā Rons. Domāju, viņš pārvāksies dzīvot uz darbu, ja tētis nelikt nākt mājās. Persijs ir apsāsts un sargies. Ja viņš sāk runāt par savu priekšnieku, kā teica Zemvalžu kungs, kā es teicu Zemvalžu kungam, Zemvalžu kungs uzskata, Zemvalžu kungs man pavēstīja, es nebrīnotos, ja viņi tuvākās dienās paziņot par sadrīdināšanos. Kā tev, Harij, gāja pa vasaru? Jautāja Hermione. Vai tu saņēmi sūtījumus ar pārtiku? Jā, liels paldies, sacīja Harijs. Tās tortis izglāba man dzīvību. Un vai es dzirdēju kādus jaunumus no... Rons sāka vaicāt, bet tad uztvērs Hermionas skatienu aprāvās. Harijs saprata, ko Rons gribēja jautāt par Sirius. Pagājušajā gadā Rons un Hermione tik daudz palīdzēja Sirius un Gavidus no būrustību ministrijas, kad draugi uztraucas par Hariju krustā ganīs tikpat stipri kā pats krustdāls. Tiesa, apspriest šo jautājumu Džinijas klātbūtnē nelikās prāta darbs. Par to, kā Sirius izglābās, zināja tikai viņa paša un vēl profesors Dumidors, tāpēc viņa arī bija vienīgie, kas ticēja Sirius nevainībai. Šķiet, ķīviņš norims ierunājies Hermione, lai pārtrauktu neveiklo klusumu brīdi, jo Džinija ir aizdomās skatījās te uz Ronu, te uz Hariju. Labāk kāpsim lejā un palīdzēsim jūsu mammai bakadabūt vakariņas. Labi, piekrita Rons. Četrot izgāja no Rona istabas un atkal devās leju pa kāpnēm. Vīzlija kundze virtuvē bija viena pati, turklāt izskatījās, kā viņas garstāvoklis ir pamatīgi pabojāts. Vakariņas mēs ēdīsim dārzā, viņa paziņo, kad bērni parādījās virtuves durvīs. Šeit 11 cilvēkiem vienkārši nebūs vietas. Meitenes, lūdzu izņemies ārā šķīvjus. Bels ar Čārliju kārto galdas, bet jūs varat parūpējieties par nažiem un dakšiņām. Viņa vērsās pie Rona un Harija. Vienlaikus viņa pamāja ar savu zizlu un izlietnē savērto kvartupeļu pusi, taču laikam kustība izrādījās pārāk strauja, jo tupiņi izliec no mizām tik sparīgi, ka vairākums atsitās pret cienām un grieztiem. Augstā debes! Viņa nosūkstījās un pievērsa zizlu saslauku liekšķerē, kas sāka slidināties pa grīdu, citu pēc citu uzlasītam kartupeļus. Tas tik ir pārītis, viņa neapvaldām nošķendinājās. Liekdamās pie skapīšu un vilgdam ārā no tā katlas un pannas. Harijs nomet, ka šie vārdi veltīti Fredam un Džordžam. Nesaprotu. Kas ar viņiem notiks tālāk? Tiešām nesaprotu. Nekāda mērķa, ja viņi par tādu neuzskata iespējami lielāko ziepju savārīšanu. Ar blīkšu nosēdus uz virtuves galda lielu kaparu kastroli, viņa tā iekšpustē sasvīcināja zizlu. No zizra gala sāka līt bieza mērce, ko Vīzli kundze mierīgi turpināja maisīt. Un ja vēl viņiem trūktas maceņu, viņa aizskatināt turpināja pārceldam katru uz plīcu un aizdedzinādamu uguni un ar vēl vienu zizru piesatienu. Bet nē, viņi iznieko savas gaišās galvas pa tukšo, jo viņi tuvākajā laikā nesaņemsies, un viņi iekulsies pamatīgās nepatīkšanās. Par viņiem abiem man no cūkārpes ir bijis vairāk puši nekā par visiem pārējiem bērniem kopā. Ja viņi turpinās tādā pašā garā, par viņiem sāks drīz interesēties maģijas nepiedienīgas izmantošanas birojas. Vīzija kundze pavakstīja ar zīzlu uz galda piederumu atvilknes pusi, tā atsprāga vaļā. Harijs un Rons palēca sāņus, jo no atvilknes izšāvās vairāki naži, pārlidoja pāri virtuvei un sāka kapāt kartupeļus, ko saslauku liekšķeri tikko bija sabērus atpakaļ izlietnē. Nesaprotu, kur esam kļūdījusies, viņu saudzinot, sūksties Vīzlija kundze atlikusi zizla sāņus un vilkdam no plauktiem. Ārā jaunas kastroļas. Viens un tas pats atkārtojas no gada gadā, viens un tas pats, bet viņi galīgi neklausa. Atkal tas pats! Zilas, ko Vīzlija kundze bija paņērusi no galda izdvesa skaļu pīkstienu un pārvērtās milzīgā gumijas pelē.
Vēl viens viltus zīles no viņu krājumiem. Viņi nobļāvās. Cik reizi es viņiem esmu teikuši, lai neatstāj tos mātājumies pa visām malām? Viņa paķēra savu īsto zīli un pagriezās, lai ieraudzītu, ka no mēdzes katlus plīts mutuļo dūmi. Ejam, Žīli noģikstēja Rods pagrābdabas no atvērtās atvilktas riekšava ar galdu piedarumiem. Palīdzēsim Bilam un Čārlijam. Zēna uzgrieza Vīzli kundzei muguru un devās uz ķēķu durvīm, kas veda ārā pagalmā. Nebespēja viņi paspērtnes pāris soļi, kad augstu izslējas pudeļu slauķi līdzīgu asi no dārza izlēkušo Hermionas līkājainais rudais rundas blēškājas. Viņš žinās pakaļ radījumam, kas atgādināja dubļiem klātu kartupeli. Ar īsām kājiņām. Harijs tūlīt saprata, ka tas ir rūķis. Knapi sprīdi garā radījuma mazās tūlzainās kājās ļoti ātri aizdipļēja pāri pagalmam, līdz beidzot radījums ar galvu pa priekšu ienira vienā no gumijas zabakiem, kas jukā mētājās pie durvīm. Harijs dzirdēja, kā rūķis neprātīgi smejas, laikam blēškājas ar ķepu pulēdamies radīja viņu aizsniegt, kutināja rūķim sāndus. Bet tā to mājas otras puses atskanēja pamatīgi skaļuma brīkšķi. Iegājuši dārzī viņi uzreiz saprata, no kā cēlās šis ļambasts. Bils un Čārlijs bija izvilkuši savus zižus un sarīkojuši gaisa kaujas ap diviem veciem daudz cietušiem galviem. Abas mēbeles lidinājās augstu virs zālienu un ik pa brīdim saskrējās slēnzamās vienu otru noteikti zemē. Freds un Džordžs izkliedz uzmundrinājumus, Džinija smējās, un vienīgi Hermiona grozījās mazliet attālāk pie žoga, laikam nespēdam izšķirties starp uzjautinājumu vai iztraukumu. Bila galdam izdevās varens belziets, un Čārlija galdam nolūza viena kāja. Virs skatītāja galvā kaut kas nogribēja, un visi pacēlā acis trokšņa virzienā. No trešā stāva loka galva bija pabāzes Persijas. Vai nevarētu klusāk? Viņš nokliedzās. Piedod Persis, maģinis atvainojās Bils. Kā veicās ar katru lībeniem? Ļoti slikti, sapītis atsaucās Persijas un aizcirta logu. Vēl ar viens smejoties Bils un Čārlijs lika galdiem piezemēties zālienā. Kad galdi nostājās viens otra galā, ar vieglu dzīžu kustību Bils piestiprināja nolausto kāju atpakaļ vietā, kā arī no tukša gaisa uzbūra galdautus. Kad pienāca 7, abi galdi vēl lūza no dažādiem Vīzlija kundas pavārmākslas brīnumiem. Vai visi 9 Vīzliji kopā ar Hariju un Hermionu cēdās ieturēt maltīti zem skaidrajām tumši zilajām debesīm. Puikam, kas visu vasaru bija pārticis no ar vien atpalikušajām tortēm, šī likās īsta paradīze, tāpēc vismaz vakariņas iesākumā Harijs vairāk klausījās nekā runāja, jo viņa mukta nodarbināja visas un šķiņķis atcepums, vārītie kartupeļi un salāti. Gala tēlijā galā Persijas garu un plaši stāstīja tēvam par savu katlu dibenu ziņojumu. Es apsolīju Zemvalžu kungam, ka ziņojums būs gatavs līdz otrdienai, Persijas platījās. Tas ir mazliet ātrāk, nekā viņš cerēja to saņemt, taču man patīk piestrādāt, lai viss būtu kārtībā. Domāju, viņš būs pateicīgs, jo ziņojums sagatavos tik drīz, jo redz šobrīd mūsu nodaļā darba netrūks. Tik daudz, kas jāpagūst vēl līdz pasaules kausa izcīņai, maģisko spēļu un sporta veidu nodaļas mūs diemžēl nesniedz nepieciešamā atbalstu. Ludo Maivšnieks. Man Ludo patīk, saudzīgi iebildu izlikungs. Tieši viņš izkārtoja mūs tik labas biļetes uz rītdienas spēli, arī es viņam mazliet palīdzēju. Ludo brālis Oto bija iekulies nepatikšanās. Viņa zāles pļāvējiem izrādījās piemits neparastas spējas, taču man izdevās visu noklusināt. Ak, maišalnieks, protams, ir visai patīkams vīrs, Persijas atvairīja tēva iebildumu, taču nesaprot, kā viņš tīcis par nodaļas vadītāju. Ja es salīdzinu viņu ar Zemvalžu kungu, es nespēju iedomāties, kā Zemvalžu kungs varētu pazaudēt mūsu nodaļas darbinieku un necenstos uzzināt, kas ar pazudušo noticis. Vai tu maz vari aptvert, ka Berta Džorkins nav nekur manīti jau vairāk nekā mēnesi? Kā aizbrauc atvaļinājumu uz Albāniju, tā vairs nav rādījusies. Jā, es Ludo apvaicājos par Bertu satraukdams pieras sacīja Vīzlīkungs. Viņš zināja stāstīt, ka arī pirms tam Berta bija jau zudusi nevienu reizi. Lai gan jāsaka, ja pazudusi būtu kāds no mūsu nodaļas darbiniekiem, es noteikti uztrauktos. Protams, Berta ir bezcerīgs gadījums, turpināja Persijas. Esmu dzirdējis, ka viņa jau gadiem ilgi pārceļ no nodaļas uz nodaļu, un ka viņa esot vairāk galvju sāk nekā labumu. Bet tik un tā maišalniekam vajadzēja pielikt pūles, lai dāmu atrastu. Zemvalžu kungs ir personiski norūpējies, reiz Berta esot strādājusi mūsu nodaļā, un zini, man šķiet, Zemvalžu kungam viņa ir tīri labi patikusi. Taču maišalnieks tikai smējas un apgalvoja, ka viņa droši vien kaut kur sajaukus kartē un uz Albānijas vietā aizceļojusi uz Austrāliju. Lai kā arī būtu, Persijas iespaidīgi nopūtni izdzēra krietu malku piederznieku vīņa. Mums starptautiskās maģijas sadarbības nodaļā ir pietiekami daudz darba, lai vēl meklēt citu nodaļu darbiniekus. Kā tu zini, tūlīt pēc pasaules kausa izcīņas mums jārīko vēl viens nozīmīgs pasākums. Viņš daudznozīmīgi nokapojās un paskatījās uz galdu pretējo galdu, kur sēdēja Harijs, Rons un Hermione.
tutēt. Zini, par ko es runāju? Persis ir runājis mazliet skaļāk. Nu, par to pilnīgi slepeno. Rons pārgrieza acis un čuklis paziņoja Harijam un Hermionei. Kopš viņš sāka strādāt ministrijā, viņš visu laiku mēģina panākt, lai mēs viņam pajautātu, kas tas par pasākumu. Visticamāk, tā būs bezdibena katla iestāde. Galda vidū Vīzlī kundze strīdējās ar Billu par Auskaru. Šķiet, viņš to bija iegādājis visai nesen. Un vēl tas briesmīgais ilknis tiešām Billi. Un ko par to, ka saka bankā? Mammu, bankā neviens neliekas nezinis par to, kā es ģērbjos, ja vien es spēju sarūpēt viņiem gana daudz dārgumu. Pacietīgi atrauc Bills. Un arī tavu māti, mīļais, sāk izskatīties jocīgi. Vīzli kundze turpināja uzbrukumu mīļi noglāstīdam savu zīzli. Kaut, tu ļautu man tos apgriezt. Man tie patīk, ierunāja Džinī, kas sēdēja otrā pusē Billam. Tu, mammu, es tik vecmodīgi, turklāt tie tu nav tik gari kā profesora Dumbledore vizūra. Blakus Vīzli kundzei Freds un Džordžs un Čārlīs aizrautīgi sprieda par gaidāmo pasaules kausa izcīņu. Liekas, ka uzvarēs īrija, neskaidri noteica Čārlīs vienlaikus gamotums kartupeli. Peruāņus pusfinālā viņi nolīdzināja līdz ar zemi. Bet Bulgāriem ir Viktors Krums, iebilda Freds. Krums ir viens labākais spēlētājs, bet īriem izcils ir viss septiņnieks. Čārlīs turpinot secināja. Žēl, ka Anglija netika tālāk, tas bija apkaunojoši. Kas notika? Zinkārīgi vaicāja Harijs tagad īpaši asi izjūstams laiku, ko izolāts no burvju pasaules bija nodirdējis dzīvžogu ielā. Kolumbos bija Harija kaislība, jo kopš 1. gada cūkārpā viņš spēlēja meklētāju postnī aizstāvot Gryffindoru krāsas. Turklāt zemu piederēja ugunsbūt viena no labākajām sporta slotām pasaulē. Dabūja pa mīzu no Transilvānijas, 390-10, trūma paskaidro Čārlīs. Satriecoši bezspēcība. Velsa zaudēja Ugandai, bet Skoti palika kaunā spēlē pret Luksemburgu. Vīzlikungs uzbūra sveces, lai izgaismotu satums uz šo dārzu, un tad viņi ķērās pie pudiņa, ar mājās gatavotu zemeņu saldējumu. Kad visi bija pēduši, zemu pāri galdi jau ilidinājās naktstauriņi, un siltais gaiss smaržo pēc zāles un sauserža. Harijs jutās lieliski pabarots un mierā ar visu pasaules kārtību. Viņš laiski pavadīja ar skatienu vairākus rūķus, kas traki smiedamies cauri rožu krūmiem bēgu no blēškāja. Rons uzmanīgi paskatījās visakārt, lai pārliecinātos, ka pārējie ģimenes locekļi ir iegrimuši sarunās cits ar citu, un tad ļoti klusi vēršās pie Harija. Nu, vai beidzamā laikā esi saņēmis kādu ziņu no Siriusa? Arī Hermione uzmanīgāk klausīdamās pievērsās draugiem. Esmu gan, Harijs tikpat klusi atbildēja. Viņš man atsūtīja 2 vēstules, izklausies, ka viņam klājas labi. Aizvakar viņam uzrakstīja atbildi. Varbūt vēl kāda ziņa pienāks, kamēr mēs uzturamies šeit. Harijs pēkšņi atcerējās, kāpēc bija rakstījis Siriusam, un gandrīz jau izstāstīja Ronam un Hermionai par sapošo rētu un par sapni, kas bija viņu pamodinājis. Tomēr izlēma, ka tādā brīdī nevēlas draugus uztraukt, ne tagad, kad viņa pats jau jutās tik laimīgs un mierīgs. Skat, cik daudz rāda pulkstenis, pēkšņi paskatījusies, rokas pulkstenīt nošausminājās Vīzlīs kundze. Jums jau bija jābūt gultā. Visiem, lai tirtuši spēļņus jāatceras pirms saulēkta. Harij, ja tu man atstātu skolai vajadzīgo lietu sarakstu, es rīt dievināju nopirkt arī visu tev nepieciešamo. Rīt es gādāju skolas lietas visiem pārējiem. Iespējams pēc pasaules kausa izcīņas tam vairs neatliks laika. Pagājušajā reizē spēle ilga 5 dienas. Tiešām? Kaut nu tā būtu šoreiz, saīsināts iesaucās Harijs. Es gan par to nepriecātos, sātulīgi iebilda Persijs. Man jānodarba, iedomājieties, ka jāiztīsies saņemtā pasta nodalījums uz mana darba galda, ja es būšu projām vesels 5 dienas. Ja kāda atkal var iemānīt tur puķi kaku riekšavu, ko Pers, noteica Freds. Tas bija mēslojuma paraugs no Norvēģijas, pamatīgi piesards iesaucās Persijs. Tas nebija nekas aizainojošs. Bija gan. Freds celdamies no galda iečukstēja Harijam ausī. Tos sūdas aizsūtījām mēs.